Raivis Pužulis ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļas komandieris. Ar viņu tiekamies pie vienas no vietām, uz kurām Gulbenes ugunsdzēsējiem šopavasar nācies braukt vairāk kārt. Bieži zvanījuši cilvēki, kas dzīvo tuvējās dzīvokļu mājās, lai ziņot par līdzās degošu pērno zāli jeb kūlu. Gulbenes pilsētā ir salīdzinoši daudz šādu neapbūvētu platību, bet lielā daļā no tām ikdienā cilvēki tomēr uzturas bieži, ejot cauri. Šī ir viena no problemātiskākajām teritorijām un, kā saka, šeit arī apgrozās diezgan liela cilvēku plūsma. Tad arī kādam nav slinkums kādu nomest, bet šeit platības lielos apmēros nav degušas, jo cilvēki reaģē un redz, kā saka, no saviem dzīvokļu logiem un, kā saka, pieaicina arī uzreiz zvana uz 112. Lai novērstu pērnās zāles degšanu pavasarī, jau tagad rudenī Gulbenes novada pašvaldības policija apseko īpašumus, uz kuriem pavasarī devušies ugunsdzēsēji, lai veiktu dzēšanas darbus, un cilvēkus aicina nopļaut garo zāli. Ir divi veidi ar zāli problēmas. Ir vienkārši, ka viņi ir šiti gara, kas nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus. Bet ar kūlu ir tas gadījums, kad kūla viņa vienalga, cik viņa gara, rada to bīstamību, tā ka viņa ir sausa. Plus mīnus šitādi jau arī skaitās bīstami, un tad mēs arī uzrunājam, un cilvēki pat ir ar šērēm mēģinājuši sakopt savas teritorijas. Pārsvarā pašvaldības policija ar lūgumu teritoriju sakārtot vēršas pie privāti īpašniekiem, kas šo lūgumu vairumā gadījumu arī izprot. Savas neapbūvētās teritorijas Gulbenes pilsētā ir arī pašai pašvaldībai. Arī tās tad tagad rudenī tiekot sakoptas. Rudens tas ir tas pats pēdējais laiks, jo savādāk pavasarī sanāk jau cīnīties ar tām pašām sekām, kā saka. Ja rudenī nav darbiņš izdarīts, tad pavasarī arī ir kam degt. Tāpēc visus arī aicinātu rudenī, kā saka, atbrīvot savus zemes gabalus no pērnās zāles un, kā saka, lai nerastos arī nekādi pārsteigumi un nebūtu kam degt, tad pavasarī jau. Šis gads beidzot ir tas, kad iedzīvotāji ļoti aktīvi nāk pretī un pļauj. Šī vieta konkrēti nesen bija garu zāli, tā kā te iespējams redzēt tas pleķītis. Tagad viņš ir nopļāvis. Tajā galā vēl bišķiņ viņam ir palicis, to mēs uzrunāsim, varbūt viņam traktors tur neiet virsū. Un tur tālāk atkal viss ļoti smuki nopļauts. Ir viens gadījums tikai bijis, ka vajadzēja sastādīt protokolu, jo nereaģēja cilvēks. Un sodu lika administratīvā komisija. Gulbenes novadā vairāk nekā pusi kūlas, jeb pērnās zāles ugunsgrēku notiek pilsētas teritorijā. Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskas personas var tikt sodītas ar 140 līdz 700 eiro lielu naudas sodu. Savukārt juridiskas personas ar 700 līdz 2900 eiro lielu sodu. Tā teica Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta 2. daļā. Bet Gulbenē apgalvo, ka galvenais katram pašam rūpēties par savu īpašumu un pieskatīt, lai arī citviet nenotiek pārkāpumi, kas apdraudēt var ikvienu.